Darbie kolēģi, novēlu jums priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, lai jums būtu daudz laimes un veselības, lai piepildas tas, kas ir novēlēts, un ja kaut kas nesanāca pagājušajā gada, tad lai droši sanāktu nākamajā. Čau! Es esmu Elmārs. Latvijas Vinierī mans karjeras sākums ar anekdoti bija diezgan neveiksmīgs. Tur bija viens pārpratums par kvadrātainām galvām. Lūdzu piedošanu, es nevienu nemēģināju apvainot. Tā bija anekdote par to, kā vīrietis mierina puisīti un saka viņam: neraudi puisīt, tev nav kvadrātaina galva. Zinot šo slikto sākumu, manu karjeru, manā Latvijas Viniera karjerā, es turpināšu riskēt ar vienu citu anekdoti. Tā patiesībā savā ziņā ir uzdevums arī. Lūdzu, pabeidziet šo anekdoti. Šis ir sākums. Tātad viens mūks, katoļu priesteris un ebreju rabīns ienāk bārā. Nu jā, to es nokopēju no interneta, protams, un tur ir arī beigas, un tā versija, kas man ļoti patika, ir šāda: viens mūks, katoļu priesteris un ebreju rabīns ienāk bārā, un bārmenis saka: kas tas tāds? Joks kaut kāds? Nu jā, tā mēs reaģējām uz visādām dīvainām situācijām, un mums ir visādi aizspriedumi galvā un konflikti situācijās, un tie rada mums tās komiskās situācijas, un tad ir priecīgi dzīvē un forši, un bieži vien mēs neiedziļinamies, un varbūt tā arī labāk. Par Ziemassvētkiem runājot, sniega nav, bet ir Ziemassvētki. Bērnībā man bija tālu braucieni uz laukiem, un tad vienīgā izklaide bija tas skats pa logu, un tad es arī pielipis pie logu, braucot cauri apdzīvotām vietām. Ļoti priecājos par apsnigušajām eglītēm, kas bija tur izdekorētas ar lampiņām, un tagad atceroties pārsteidz, cik ļoti maz vajag, lai bērns priecātos. Nu, lieliem esot, mēs visi meklējam kaut kādu prieku un iedrošinājumu tajā visā ikdienas skrējienā. Un Ziemassvētkos runā par dažādām lietām. Interesanti, ka pat Latelekom atsūtīja reklāmu, tas bija tā kā apsveikums, kur saka, ka cilvēki esot tik ļoti dažādi, ka viņi ir atsūtījuši 7 Ziemassvētku apsveikumus. Nu jā, mēģina izdabāt cilvēkiem ar dažādu veidu apsveikumiem. Ziemassvētkiem nav jābūt drūmiem, viņi tiešām var būt priecīgi, bet ne jēli, ne tukši. Eglīte nav viss, kas ir Ziemassvētkos, tāpēc mans novēlējums atrast, kas ir Ziemassvētkos, un meklēt, pārbaudīt, vai visās vietās ir meklēts tas prieks, iedrošinājums. Nu, tas svarīgais, pēc kā mēs ilgojamies, novēlu meklēt visur un atrast. Paldies! Итак, labdien! Ziemassvētku anekdote? Viegli. Vēstulē salasvēcītim. Mīļais salasvēcis, viss, ko es gribu, tavu sarakstu ar meitenēm, kuras slikti uzvedas šogad. Bet kolēģiem es gribu novēlēt veselību, mieru, labklājību un lielu naudu. Viss. Pēterītis raksta salavecītim. Dārgo salavecīti, pagājušajā gadā es tev lūdzu Ziemassvētkos, lai tu man atnes meiteni. Lūdzu, šogad savāc atpakaļ to muļķi un atnes man flomasterus. Mīļie kolēģi, lai jums neizietu tāpat kā Pēterītim, iemācieties noformulēt savas vēlmes un jaunajā gadā saņemiet tikai pareizes dāvanas un priecīgus Ziemassvētkus. Ekstra! Ja jums nav Ziemassvētku dāvanas vai Ziemassvētku dekorācija, bet jums ir veci žurnāli, vai varbūt jauni, jo biezāk, jo labāk, tad varam uztaisīt Ziemassvētku eglīti. Paņemam lapu, nolokam 90 grādu leņķi, pārlokam vēlreiz uz pusi, aizlokam stūrīti, un tā turpinam ar visu žurnālu. Stundu, varbūt 2.
vēlams ne darba laikā. Aizlokam stūri. Как он ехать задумать? Как там такая не Un mums ir skaisti Ты rīkojumi. помните нашу, я вот Tā kā šeit, cik es sapratu, vairāk tā teikt, humoru vajag. Varbūt tas būs arī melnais humors, tāds zemeglītes. Viens mazs īsts patiņš. Sava tēti, ko tu kasies? Atdod mantiņas un lasies. Nebija labi. 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 Varbūt tad vēlējumu arī pārējiem, tur jaunajam gadam arī. Nu, un, teiksim, 50 gadi atpakaļ, kad Gagarins lidoja kosmosā. Un mēs skolnieki stādījām kukurūzu kvadrātlīdzās, nevis bērskus. Tad arī bija tā teikt, gribu nociedāt vienu dziesmu, kur man liekas, ka jaunā paudze neviens nezina. Ļeņins, Ļeņins, mūsu slava, tādiem visiem būt, savā dzīvē, darbos savos, teicamniekiem kļūt. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Tu filmēji? Nu, es vēlos novēlēt visiem laimīgu jauno 2012. gadu un būt katram pašam sev. Jā, visu labo, laimīgu jaunu gadu. Dargie kolēģi, es gribu jums novēlēt laimīgu jaunu gadu un priecīgus Ziemassvētkus. Es novēlu visu mūsu kolektīvu priecīgus Ziemassvētkus. Labi. Paldies. Un kāda anekdote? Oi, ne. Varbūt tās jūs varat pateikt, kurš jūs vietā izstāstīs anekdoti? Man mīļie kolēģi, mēs te šodien sanācam, lai kopā nosvinētu Ziemassvētkus un jaunu gadu. Man ļoti paveicies strādāt ar jums kopā, tāpēc gribētu katru no jums nosaukt vārdu, kam tas vēlējums ir veltīts. Tātad Andrejs, Antons, Krists, Romans, Aleksejs, Elmars, Maksims, Jūris, Ingus, Mārtiņš, Dmitrijs, Ieva, Nina, Andrejs, es ajaucu visus, Irīna un Vitots. Un arī mums šodien ciemos arī ir Pauls, un tad Paula ar visām meitnēm, diemžēl es tos vārdus vēl neesmu iegaumējis tā kā no galvas, ka šeit, bet, nu, visiem arī daudz sveicienu. Ko es te gribētu jums novēlēt? Es gribētu jums novēlēt, protams, lai jūs esiet veseli, un laimīgi, un priecīgi, un lai ir naudiņa, un lai jūs esiet aktīvi. Protams, tie Ziemassvētki bez sniega, nu, tādi, tā kā, varbūt pietrūkst tā sniedziņa. Un nākošo gadu mums arī sola, kā sāksies kaut kāda finanšu krīze, un arī visādas problēmas varētu sākties ar dabas problēmas, dabas kataklizmas. Bet tāpēc es gribētu sagatavot jums un gribētu izstāstīt vienu anekdoti. Ģimene, 2 bērniņi ar ļoti dažādiem raksturiem. Viens bērns ir ļoti, ļoti optimistisks, otrs bērns ir ļoti, ļoti pesimistisks. Un tiem bērniņiem vecāki domāja, ko dāvināt Ziemassvētkos,
beigās izdomāja, ka, vajag kaut kādas ļoti dažādas dāvanas atbilstoši tiem raksturiem, lai nav tā kā viens raud par jebko, jā, otrs smējās, tā kā sabalansēt bišķi. Un tad tam pesimistiskām bērnām uzdevināja rotas lietu zirdziņu, smuko zirdziņu iepakoja skaisti, un tad otrajām tam bērniņām uzdevināja paciņu ar tarza mēslojumiem, zirga mēslojumiem. Un tad tie bērniņi no rīta atver savas dāvaniņas, tas pesimistisks bērns paliek tāds, pilnīgi nelaimīgs. Atver to zirdziņu, sāk raudāt, nē, tas nav tas zirdziņš, ko es gribēju. Es biju cerējis, ka tas zirdziņš būs lielāks, un viņš būs pelēks, un vēl ar ābolīšiem, un tā baigi neapmierināts. Bet tas optimistisks bērns paliek tāds jautrs, smējās, viņam viss patīk. Vecāki viņam prasa, ko tu tāds priecīgs esi? Viņš saka, man taču bija dzīves zirgs, un viņš vienkārši aizskrēja. Tāpēc viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uztveram to situāciju. Ja mēs skatāmies uz lietām pozitīvi, tad arī varbūt labas lietas ar mums arī notiks. Vēlreiz es jums gribu novēlēt gaišus Ziemassvētkus, laimīgo jaunu gadu un mīlošu jūs Jūlija. Mīļie kolēģi, lielākā mūsu dzīves daļa ir saistīta ar darbu. Tāpēc pateikšu, ka darbā kolēģi ir it kā otrā ģimene. Savai otrai ģimenei gribu novēlēt neslimot, neslinkot, taisīt savu darbu ar pilnu atdevi, neaizmirst, kā komanda varam panākt daudz vairāk. Priecīgu Ziemassvētkus un laimīgo, ražīgo jaunu gadu. Ziemassvētki tas ir gada, pirmkārt tas ir gada beigās, ja tad bija, līdz ar to tad viens gads tika uzskatīts kā pabeigts, un tad no jauna gada sākas kaut kāda jauna dzīve, var tu pateikt, ja tad jauni kaut kādi plani, jauni cerībās un jaunas iespējas arī jaunai gadai ir, līdz ar to tad mēs tā kā atveram jaunu lapu savā dzīvē. Tā, kādu joku varbūt tās? Joku, jā, man Ievas un pastāstīja diezgan labu anekdotu par to, ka viens mazais raksta Salavecim, ka Salavecis izlasīja šito vēstuli līdz galam. Šitis ir reāla vēstule, tas nav spams, jā. Šeit tu varat reāli uzzināt par to, kā nopelnīt naudu. Kaut kā tā bija. Nomalējumi tā kā, principā šitis gads bija diezgan labs, jā, mēs visu uzturējām, bija liela tad, viss kaut kas bija šogad, un principā var uzskatīt šitu gadu par labu, un ir tā kā cerības, bet principā ir arī tāda apziņa, ka nākošais gads būs vēl labāks, vēl interesantāks, un jā. Tad es gribu papildināt, jā, un ideja tāda, ka gribu novēlēt gaišus un klusus Ziemassvētkus, un ar labu domu un labiem darbiem bagātu jaunu gadu. Pavisam nemanot, ir pienākuši gada beigas. Ir brīdis, kad var palūkoties uz to, kāds tad šis laiks ir bijis. Man tas bijis interesants, es teiktu dinamisks, saspringts, brīžam sasteigts, daudz kas ir darīts, izdarīts, varbūt kaut kas nav sanācis, vai sanācis ne tā kā gribētos, bet kopumā tas ir veiksmīgs un ražīgs. Un gribu pateikt šeit paldies saviem kolēģiem, jo īstam augsts mērķis var sasniegt tikai vienot, strādājot kopā komandā, ar komandas garu. Un mēs esam šī komanda. Paldies jums, es priecājos kopā ar jums strādāt. Bet nākamajā gadā mēs izvirzīsim vēl augstākus mērķus, vēl lielākus izaicinājumus, mēģināsim pārvarēt.
un sasniegsim tos. Par Ziemassvētkiem es novēlu, lai izdodas atrast laiku saviem tuviniekiem, tos apciemot, atvēlēt laiku sev, pārdomām, sameklēt un atrast sevī un sev apkārt harmoniju, atpūsties, uzkrāt spēks nākamajam periodam, nākamajam gadam. Un novēlu, lai jaunajā gadā kopumā viss izdodas, lai izdodas sasniegt iecerēto, lai ir veselība, saticība, pārticība un visas labās lietas notiek ar jums. Laimīgi jauno gadu un priecīgus Ziemassvētkus! Priecīgus Ziemassvētkus jums un jūsu ģimenēm! Lai Kristus dzimšanas dienas prieks piepilda jūsu sirdis. Lai jūsu ģimenēs valda miers, saticība un mīlestība. Lai visi sapņi piepildās jums nākamajā 2012. gadā. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!